viņi var palikt pa nakti. Un tad bija daudz dažādu slavenu ceļotāju, un, piemēram, viens no tā bija. Tas gan nebija labi. Tev te tik daudz brauc uz to pilskalnu, tad mēs tev uzdāvinām tādu grāmatu, lai tad viņi te visi arī pierakstās, ka viņi te ir bijuši. Kopš tā laika eksistē šī te pilskalnu viesu grāmata. Skaidrs, kurš tad labāk to teritoriju pazīst, ja ne pats saimnieks. Un vēl kautrīgi pajautāja, kā tev liekas, vai stirnbukiem tas derēs. Tas bija tā kā kulaks uz acīm. Un tad ir bijis tā, ka tie vietējie māju iedzīvotāji no tiem iebrucējiem visi ir samukuši, īmulas nogāž džungļos. Tā arī rakstīts. Līdz ar to, piemēram, tā uzmanīgāk ieskatītos tur kokos, visādās kļavās un ābelēs, ir nenormāli daudz ķērpju. Un biologi ir stāstījuši, ka ķērpji aug tikai tīrā gaisā, tīrās vietās. Un tā izbaudīšana ir tas, ka tu neliedz sev kādā brīdī apstāties, izvilkt ārā to foto vai telefonu un nobildēt. Jo garie zābaki ir vienmēr 10 centimetri pa īsi, un viņi vienmēr piesmeļās. Un tad man ir bijis tepat 2 līkumus zemāk. Es brienu, it kā ir līdz ceļiem, viss ir kārtībā, brienu, pēkšņi. Šobrīd mēs atrodamies vietā, kas tiek uzskatīta par Busas pilskalna priekšpils teritoriju. Izcila ēnaviskā dabas teritorijā, dabas parkā Ābavas Senleja, Imulas upes ielokā, vietā, kur 21. jūnijā saleks spriganie stirnbuki, lai kopīgi ne tikai izietu, izskrietu, izbaudītu Ābavas Senlejas skaistākās takas, bet arī kopīgi iekurtu saulgriežu ugunskura. Man šīs dienas sarunas viesi ir Busas pilskalna saimnieks 7. paudzē Jānis Busenbergs, maratonists, zinātnieks, cietvielu fiziķis, kaislīgs fotogrāfs, kalnā kāpējs, vīrs, kas dara lietas un darbus, par kuriem bieži vien cilvēki varētu uzdot jautājumu, kāpēc, lai tu to dari, ja tev par to nekā nebūs. Un patiesībā arī stirnbuks ar lielo burtu. Viņš ir noskrējis vairāk, piedalījies vairāk stirnbuku sacensībās nekā mēs ar otru mūsu sarunas biedri Jurdzēni, kurš arī ir stirnbuks būtībā ar lielo burtu. Bet ir piedalījies tikai vienreiz oficiālās sacensībās, tieši tāpat kā es distancē vāveri. Paldies! Un arī Juris ir kaislīgs ultramaratonists, fotogrāfs, kā mēs esam ievērojuši stirnbuku trasēs. Burvīgo dvīņu un jetes tētis, kurš pieskata arī foršo zīli. Arī šos visus foršos dzeņu personāžus mēs esam manījuši stirnbuku trasēs. Un abus vieno arī tas, kad abi ir savā ziņā stirnbuku taku inženieri. Ja Jānis ar vienu tādu knikšķi parādīja savu iespējamo versiju distancē vāveri savā piemājas teritorijā. Skaidrs, kurš tad labāk to teritoriju pazīst, ja ne pats saimnieks. Un vēl kautrīgi pajautāja, kā tev liekas, vai stirnbukiem tas derēs. Tas bija tā kā kulaks uz aci, jo šogad Kurzemes Šveicē mums būs unikāls Kalnu karaļa sprinta etaps, kurš sāksies Imulas Senlejas vienā krastā un beigsies pāri upei otrā krastā. Savukārt Juris ir nenormāli kaislīgi iesaistījies nākamā gada mūsu lielā projekta organizēšanā, taku meklēšanā, ideju radīšanā Vidzemes Šveicē, mazliet tālāk. Un savā ziņā šie abi kungi ir ļoti līdzīgi, varbūt Jānis ir čuču pieredzējušāks, vai ne? Čuču, es domāju, tas ir tā kā viena paudze pieredze. Nobeidzot šo garo intro, es vēl tikai gribu pateikt to, ka savā laikā mums iznāca žurnāls Taku skrējējs. Pirmo numuru Juris izdāva viens pats, tas, man liekas, bija leģendārs, bibliogrāfisks retums joprojām, bet tā kā abas kungas vieno mīlestību pret fotogrāfiju, pret kustību, pret dabu, tad uzdāvināsim Busenbergu Jānim. Es zinu, ka viņam ir liela vēsturiska kolekcija mājās ar dažādiem vēsturiskiem artefaktiem. Varbūt, lai šie drukātie žurnāli, man liekas, ka tie paliks pēdējie par taku skriešanu drukātā veidā. Bet šodien mums ir arī tāds vēsturisks mirklis, jo drukātās lietas ir aizgājušas pagātnē. Pēdējais žurnāls mums iznāca 22. gadā. Bet, Rimant, vai tu zini, kad iznāca pirmais? Atgādini, lūdzu. Jā, īstenībā tā ir tāda kaut kāda sakritība, tāpēc, ka pirmais iznāca tieši pirms 10 gadiem.
Un arī mēs viņam kā reize šīs pašas upes baseinā, baseinā viņi arī parādīja, uz Zviedru cepurē. Aha. Tā kā esam gan arī turpat. Šis ir labi aizmirsts vecais. Droši vien vajadzētu sākt ar Jāni. Saka, lūdzu, Buses ir vecākā zināmā, nevis vecākā zināmā, bet vēsturiski pierādītā turisma apmetne Latvijā, kas, droši vien, kad tie pirmie dokumenti datēti no 1911. gada, kaut gan turisti jau šeit ir klaiņojuši apkārt jau krietni senāk. Kas ir tas, kas viņus uz šejien dzen? Kāpēc viņi brauc uz šo Kurzemes Šveici? Ko viņi šeit atrod? Ko viņi šeit meklē? Cik man ir zināms, tad principā jau tai 1900. gadu, pat pirms tam tie, kas brauca, tur gan ļoti sarežģītā veidā, kad viņi tomēr brauc uz Pilskalnu. Tad bija tā, ka tajā laikā tās mājas bija vecsaimniecības. Ja? Tad ir vēl senākos laikos, ja, tajos gadu tūkstošos un gadsimtos pirms bija dzīve notika ap Pilskalnu, un pēc tam, kad beidzās dzīve ap Pilskalnu, tad ir kaut kādi stāsti par to, ka ļāva cilvēkiem iet prom no tiem ciemiem ap Pilskalnu, kas vairs nebija kaut kāda iemesla pēc aktuāli, un viņiem apmesties kaut kādās sevis izvēlētajās vietās. Bet viņi drīkstējuši tā saimniecības ierīkot ne tuvākā pusvērsti no Pilskalnu. Tad, ja mēs te tā paskatāmies ap Pilskalnu, pusvērsti laikam iznāk kaut kādi 600 metri, varbūt plus mīnus, tad visas tās vecās saimniecību mājas, kurām ir kaut kādi 150, varbūt pat vairāk gadi, atrodas apmēram tādā attālumā. Un tad mūsu pusē augšā tā tad ir Buses un Bienes ir tās vecās. Un tur tālāk vēl ir Dankumi un vēl cits mājas, kas ir arī tās vecās. Viņas ir atpazītās lielās kurzemnieku mājas, tādas tievas garas, ar mūrētas ar kaļķu mālu jau, tādas sarkana brūnas un tādas, bet, ja viņām ir jumts, tad viņas turās. Tālāk ir stāsts par šo Buses Pilskalna viesu grāmata, kas ir viesu grāmata nevis busēm, bet tā ir viesu grāmata Buses Pilskalnam. Un tā tad tas ir tas zīmīgais cipars un datums, ja tā tad ir 1911. gadā, ir divi tā laika jurisprudences studenti, Visvaldis Čakste, kas ir Jāņa Čakstes vecākais dēls, un ar savu draugu Grīnbergu, bet nevis Artūru, bet es varu vārdu vienkārši kļūdīties. Bet tāpēc es labāk neteikšu. Bet var sakot, tātad viņi kā jurisprudences studenti regulāri bija pamanījuši, sākuši braukt katru gadu uz šejieni. Un tad 11. gadā viņi bija teikuši, zini, Jani, jo mans vectēvs saucās Janis, viņš nebija Jānis, bet Janis. Tev te tik daudz brauc uz to Pilskalnu, tad mēs tev uzdāvinām tādu grāmatu, lai tad viņi te visi arī pierakstās, ka viņi te ir bijuši. Kopš tā laika eksistē šī te Pilskalna viesu grāmata. Tātad pārsvarā cilvēki brauc, cik es saprotu, ar vilcienu līdz Kandavas stacijai, tad no Kandavas stacijas ar kājām, vai ja paveicās kāds atveda ar pajūgu, nāca šurp šeit līdz Busēm, kas varētu būt ap 20 km vai vairāk, jo Kandavas stacija ir vēl aiz Ventspils šosejas tur. Tātad viņi atnāca šeit, tad izskatīja to Pilskalnu, tad vectēvs viņu cienāja ar vīnu, cienāja ar medu un tādām lietām, tad viņi visādi izrunājās, krustām šķērsām par dzīvi un visām lietām, un tālāk devās, piemēram, uz Sabili un vēl kaut kur jau kaut kādi autobusi sāk arī kursēt, un tā viņi tika projām, un tad bija vēl virkne, jau parādījās automašīnas, tad cilvēki brauca lielās ekskursijās no darbvietām, piemēram, tur no Latvijas bankas, no vērtspapīra spiestuves, no visādām tādām. Un tad jau aizgāja visa skola, ekskursijas, viss, un tas viss tanī viesas grāmatā ir. Tā kā man ir arī tā doma, kad man tās ir izdrukas parauga, kad es varētu arī kādu stendiņu uzlikt, lai cilvēki vienkārši... Mums jau bija tā viesas grāmatas 100 gadu jubileja, mēs atzīmējām 11. gadā. Bija tieši Matkulas pagasta sporta svētki, un tad sporta svētkos mēs uztaisījām tādas stendiņas, un tad arī tātad šobrīd mums jau ir 3. viesu grāmata, jo 1. un 2. ir pilnas.
Pirmā viesu grāmata tika piepildīta tāda no 11. līdz apmēram 38. gadam, 37. pēc tam sākās otrā. Tur ir iekšā viss kara laiks un arī pēckara laiks. Pēc tam notika tādus briesmīgus budžus, kas te visus apspiež, tos aizsūtīja uz Sibīriju visu ģimeni, tad tēvs jau bija projām, te principā viss tika pārtraukts un tas viss aizgāja kolhozam. Un tad atgriezās, un tad tur ir diezgan garš un piņķerīgs stāsts ar to, kā tā viesu grāmata bija paslēpts bišķtropā zem grīdiņas, un tad tā teikt, cienījams vīrs, kolhozas bitenieks atrada viņas un atdeva ģimenei atpakaļ. Un Tukuma muzeja dāmas ir tur noorganizēja restaurāciju, un grāmatas ir saglabāts un ir restaurēts, un tā teikt, netiek vairs virināts, tiek glabāts, bet viņa kopija būs iespējams apskatīt. Un par to turistu mītni ir bišķi savādāk, tas nāca pēc tam. 30. gados bija turisma ministrija Latvijā, un viņi izdomāja, ka tas turisms ir jāveicina, un tad kaut kādā veidā viņi tādīs lauku mājās piedāvāja, vai jūs negribat būt par turistu mītni. Ja? Un tas, kas mums ir saglabājies, ir tāda lapiņa ar turistu mītnes noteikumiem. Un principā turistu mītne izpaudās tā, ka deva iespēju cilvēkiem pārnakšņot par simbolisku naudiņu, tur piemēram 18 centīm vai 20 centīm par nakti, un par to cilvēks saņēma kaut kādu vietu, kur gulēt, es gan īsti nesaprotu, kur, bet matraci, segu un spilvenu. Un viņš nedrīkstēja ņemt pīpējumās lietas līdzi, un viņam bija jāuzvedās smuki, nedrīkstēja tur bļaustīties pēc 10 un tā, un tas viss noteikumos ierakstīts. Bet tad es pieļauju, ka tā droši vien bija sienaaugša kaut kādā virs kūts. Nekur jo runa ir par to, ka tā tad būs, tas ir saglabāts Latvijas Karēva avīzes numurs, kurā ir ierakstīts, kur ir nosaukts tās pirmās saimniecības Latvijā, kurā ir nodibināts turistu mītnes un iecelts galvenais atbildīgais turistu mītnes pārzinis, un tad viņam ir kļuvis par pienākumu, ka viņam jānodrošina, kad nāk tie ceļotāji, un tātad viņi var palikt pa nakti. Un tad bija daudz dažādu slavenu ceļotāju, un, piemēram, viens no tā bija. Tas gan nebija labi. Tā bija, neču. Tā bija. Vectāvs bija ar tendenci, ka viņam patika brauc, un tad viņš veida un rādīja Pilskalnu. Tā tas viss ir iesācies. Šī vieta joprojām kustina turists, vai ne? Un savus pāris tūkstošus Stirnbuks iekustinās arī 21. jūnijā. Tas jau tāds baigais lielais pīķis sanāks, tāpēc, kad es jau pieņemu, ka mums te ir tā, ka Tukuma tā turismu padarīšana tā kā ik pa brīdim viņus interesē, cik te apmeklē un tā, ko mēs varam saskaitīt automašīnas. Tagad ir tā, ka tikai retais cilvēks, tā teikt, nedaudz iedziļinās, jo tas viss ir arī uzrakstīts uz tā ieejas plakātu un arī internetā mums tur ir vietiņa, esmu izveidojis Pilskalnu vietu, kurā var paskatīties. Un tad ir tā, ka reti kurš izlasa tās sīkās detaļas. Un tad ir tādi tiešām cilvēki, tad atbrauc te kādas organizētās ekskursijas, tad viņi interesējās par šo viesu grāmatu, jo tā viesu grāmata, tā jaunā viesu grāmata, kurā var ierakstīties, ir pie mums. Un kāpēc tas būtu vērtīgi, kā jau atzīmēts tādā kultūras mantojuma pārvaldes izdevumā, tad tā principā ir tā laika cilvēku, teiksim, tā kā autogrāfu kolekcija, un tā pašā laikā viņi tur kaut kādas savas domas arī atstāja, un tās domas nav tikai par to, ka vai cik jums te skaisti un tā tālāk. Tur ir vispār tādas dažādas pārdomas par dzīvi, un tad tādi slavenākie paraksti, kuru dēļ var būt arī tā viesu grāmata padomu laikā tika tā kā bišķiņi paslēpta atvilknē. Tur slavenākie paraksti ir Kārlis Ulmans, piemēram, vai Beņāmiņa pāris ir vairākas reizes. Tad tur ir visādi iespējamie aizsargu vadītāji un skolotāji un valsts iestāžu darbinieki jau un tādi, kas tā kā skaitījās, kas nav tā kā veicinām viņu popularitāti padomu laikā. Un tad tā grāmata tika tā kā nolikt nost drusciņi. Bet tas viss ir redzams un saskatāms. Un tad viņi ir rakstījuši arī savas pārdomas par
par visādiem notikumiem, tur ir arī par kara laiku, un tad tur ir tā, ka tādā otrajā grāmatā tur tas mūsu vectēvs ir pamanījies izdarīt tādu vispār interesantu gājienu. Viņam tā tad ir, tad, kad te bija vācu okupācija, tad viņi te dzīvoja pa mājām tie virsnieki un tā, un tad, kad viņi nāca katls virsū un viņi devās projām, jā, tad viņam ir kaut kādi ieraksti vēl par to, ka viņš šeit dzīvo un tā, un ka viņi dodās projām un tur pateicās par to dzīvošanu un visu. Un tad 2 lapas tālāk ir skaidrs krievu valodā, Ģevjātova māja, tur s праздником, tur мы пришли, tur, es tad neatceros to ierakstu, ja? Un ka viņi pat nav pašķīruši apakaļ un pastījuši, ka tur kaut kāds, piemēram, Tur ir, man liekas, arī Vācijas kaut kāds šitais Kurzemes, tas kaut kāds... Štrumpadfīrers. Kaut kāds baigais fīrers, kas tas galvenais Kurzemes ģenerāla gubernators kaut kāds ir ierakstījies, ja? Un tad tie krievu zaldāti vai virsnieki tur ir vienkārši ierakstījušies, ka mēs pa bēdāju, baļšai prātņiku un viss notiek, ja? Un drīz pēc tam tas viss tā kā izbeidzās, jo tad jau 49. aizsūtīja uz Sibīriju un viss ar to beidzās. Tā vēsture ir pierakstītā veidā šādi ir iekšā. Un tagad man tēvs atsāka, tad viņam iedāvināja grāmatu un viņš atsāka to grāmatu lietot pēc Everesta ekspedīcijas. Tad mums bija pēc ekspedīcijas saldojums, tādas bija tās 2 Himalaja ekspedīcijas, Daugiri un Everest, un pēc Everesta uzkāpšanas, ķirs un zauls, un tad mums te bija, tepat busēs notika arī. Tad tēvs uzskatīja, ka tas vairs nav vectēvs, tas ir tēvs jau, ka tas pietiekami tāds vērtīgs notikums un pasākums, un tad tieši ķirs arī atklāja turpinājumu viesu grāmatai. To kopš tā laika, kopš 95. gada, tie viesu grāmata tiek turpināta ar ierakstiem. Jā. Cik Latvijas prezidenti ir ierakstījušies šī laika? Šī laika ir zemkopības ministrs, te bija pļaušanas sacensības, okay. Bet pats prezidents pat nezinu, laikam nav. Mēs bijām pie prezidenta, bet prezidents pie mums nebija laikam. Bet ir visādi, ir ministri un tādi nozīmīgi darboņi ir, jā. Jā, bet tāds no tiem slavenajiem, kas vēl ir maz aprakstiņi, ir iedevis no tiem pirmā laika, tur Jaunsudrabiņam, tāds skaists tēlojums, tāds maziņš. Tas ir kopotos rakstos iekļauts arī tāds tur stāstīņš ar visu. Paraksts ir viesu grāmatā ar draugu Ansonu un pretī ir 2 lapušu stāstīņš. Tas viss ir atrasts un dokumentēts. Tagad tā tas te noticis ir, jā. Un tagad var turpināt ierakstīties. Un tad ir ļoti daudzi, kas atbrauc, jā, un tad viņi sāk šķirstīt, un tad viņi, tad viņi atrod, jā, kaut kādas radiniekus no iepriekšējām paudzēm, kas šeit ir bijuši. Un tādēļ es vienmēr arī kaut kā aicinu, kad rakstiet droši arī vārdu un uzvārdu, jo tikai pēc vārdu, kad tur Jānis, es te biju, tas jau neko nedod. Bet ierakstiet, kas jūs esat, un varbūt no kurienes jūs esat, un cik tā brauc, un vai ko jūs dariet, un vai kas jums ir līdzi, vai šodien skaista diena, un vienalga kaut ko. Tur mākslinieki, piemēram, ļoti populārs ir bijis, ka tie mākslinieki iezīmē kaut ko. Cits ir iezīmējis kaut kādu ainavu, tur bija pie busēm, tur kaut kāds vīna pagrabiņu durvis, vai tad ir viens mākslinieks ir uzzīmējis vectēvu portretu, tādu ideālu, jā, tās fotogrāfijas tādas ir, jā, bet tas portrets ar zīmulīt vienkārši 5 līnijas un precīzi, jā. Tagad tas jau baigi vērtīgi. Es saprotu, ka Juris Dzens vēl nav parakstījies grāmatā. Nē. Bet es plānoju, būs tā 21. tad. Jo tu kā Es domāju, ka es varētu iezīmēt. Tā ir ideja par zīmēšanu. Nē, jā. Kā Vidzemes Šveices eksperts, varbūt es saprotu, ka tu izstāstīji tikko stāstu, kad Zviedru cepurē tu prezentēji sev toreiz jauno žurnālu, bet busēs tu neesi bijis pie Busas Pilskalna. Kāda ir tava kā Vidzemes Šveices eksperta vai šī vieta? Mēs pagājuši gadu, braucām ar riteni ar Jāni vēl pēdējo paralēli no Jūrkalnas. Mēs vakar aizbraucām ar autobusu, nakts autobusu uz Liepāju, tad aizbraucāmies uz Jūrkalnu. Un tad mēs minām šeit garām. Principā nevis šeit, bet gan Zviedru cepuru un par gar upes malu. Bet šeit es neesmu bijis. Mēs bijām
Mēs sapratām, ka mēs bijām netālu pavasarī ar brāļiem, bet ar to un Franci ielīduši pēc viena punkta slēpņu pastīties, bet šeit mēs nebijām tikuši. Bet, protams, ka pirmā iespējas, kad mēs pastījāmies tos upes līgločus un to, kā tas skats ieskrienās, es domāju, ka viņš tieši tāpēc ieskrienās arī, pat šeit man patīk pat vairāk tikt klusums un tā, kad pie mums tajā Vidzemes Šveicē ir varbūt vairāk tas, kad mēs Vidzemes Šveicē, jā. Tā iznāk. Jā, kad tur tas miers varbūt nedaudz mazāk ir. Viņš ir traucēts, tur ir Rīgas tūms, iztraucēja lielā plūsmā, Siguldā, vienalga. Jā, tu skaties un tu redzi, te ir antenas, un tad tu redzi, tajā virzienā ir tas ir tur. Mēs, protams, ka tā daba jau pie mums ir, tāpēc arī mēs mēģinām gan skriet, gan iet, gan pārgājienos, gan atklāt jaunas takas tajās vietās, kur ir tas dabas burvība un kur tu gribi citus aizvest. Mums jau te iznāk, ka tuvākā šoseja tāda nozīmīgā ir kāda 5 kilometri. Tā tur pie plostiem, kur mēs nogriezāmies, jo tā mazā nav. Un līdz ar to, piemēram, tā uzmanīgāk ieskatītos tur kokos, visādās kļavās un nābelēs, ir nenormāli daudz ķērpju. Man biologi ir stāstījuši, ka ķērpji aug tikai tīrā gaisā, tīrās vietās. Ja? Un tad, kad mums jāspiež ābolu sulu, mēs tur salasām iepriekšējo paudžu stādīto ābolus, ko mēs nespējam patērēt un salasīt, vedam spiest sulu. Un tad tie ir tie āboli, ko drīkst dot jebkuram, jo viņi nekādu miglojumu nav redzējuši. Labi, mēģinam noturēt ar dabīgajām pļavām, ne ar dabiskajām pļavām, noturēt pienācīgā attālumā intensīvo lauksaimniecību, lai tā nenāk gluži mājai virsū. Un tā kā mums ir ap māju un arī šeit pilskalns un pilskalna pļauja, tās viss ir. Un tagad ar speciālisti ir atzinuši, ka tās ir bioloģiski vērtīgās. Un pastaigājot, jau šobrīd ir jau vesels lērums tās indikātors sugas, kas raksturo. Tās ir tādas pļavas, kuras nav bijušas apstrādātas. Viņas ļoti ilgā laikā izveidojās, tur vairāk kā 30 gadiem jāpaiet, lai tā atjaunotos kaut kāda dabīgā tā augu valsts. Tāpēc tā ir, un tas viss to raksturo, ka tā šosejas ir tālu, piesārņojums mazāks. Juris pavisam nesen uzņēma Siguldā savu franču kolēģi. Un, viss ir relatīvi, un parādot viņam takas Siguldas un Līgatnes apkaimē, franču kolēģis uzsver to, ka ārprāts kāds te ir miers, pie jums nav cilvēka. Es vienkārši nestādos priekšā, ko viņš teiktu, ja mēs atvestu viņu šādu dieva ausu, kā uz Busas pilskalna apkārt. Jā, man liekas, ka tieši tāda, ka mēs viņus kopā skrējām, tad bija tā, ka likās, kad viņš paskatās, ka viņš zina, ka es, protams, zinu, kur mēs skrienam, bet ka mēs tās civilizācijas attālinamies. Bet tā pašā laikā, ja Siguldā skrien, Skājnieku tiltu, tad tu zini, ka tu esi 2 kilometru attālumā no jebkuras civilizācijas, un pat tās ir pilsētiņa vai kādas mājas vai vispārējais. Bet mums ir jābūt lepniem par to, kas ir mūsu lepnums principā ir daba. Un ja mēs vairāk ejam tajās neskartajās neskarties, bet tādās aizmirstajās takās, un tās takas vajag rādīt, un viņās vajag kustēties, jo mēs varam paši būt bagātāki. Un, man liekas, gan mēs, gan mūsu bērni, un rādīt visu, un tiem tas ir, principā ir jāiet. Tā ir lielākā mūsu bagātība, kas šeit ir. Ja, mums par tām takām ir jau cerība. Tagad te ir ļoti interesanti, kad šeit cilvēki dzīvoja tādās vecsaimniecībās. Tātad viņi augšā te ir, principā īsti to reliefu raksturojot, te ir it kā no vienas puses saka, jums tur tādi kalni, ja? Mūsu tie kalni nosacīti ir vismaz divreiz zemāk nekā Siguldā, ja? Mums ir tādas upju ielējas, kur, teiksim, pie Zviedra cepurs tur 50, 60 metri, šeit Imulā ir 30 metri tā. Bet mums ir, tā kā man tētis mīlēja teikt, mums ir otrādie kalni, ja? Tātad, ja mēs braucam pa augšu, mums liekas, ka mēs esam zemgals līdzenumā, nekādu kalnu te nav, ko jūs te runājat muļķības. Un tad piebrauc ceļa līkumā pie mājas un ieraug to dziļo leju, ja, tad mums iznāk otrādie kalni. Mēs dzīvojam augšā līdzenumā, ja,
un tā tad kalni mums ir uz leju, ja, bet mēs noejam pie upes, tad mums atpakaļ ir jākāp kalnā, mums nav kur likties, jo mēs lejā nepaliekam. Un tad ir tā, ka tie iepriekšējie senči, tās upes ir acīm redzot bijušas jaudīgākas, un ja tā paskatās, tieši šeit pie Imulas lejā pie upes nav māju. Visas mājas ir augšā, ja? Kaut gan līdzenumā. Jo tas gan rada problēmas, piemēram, ar ūdeni. Dažkārt ir sausā vasarā problēma, ja? Bet tajā pašā laikā nekad nav nekādas bailes no plūdiem, atšķirībā no citām vietām. Ja? Kad šeit var celties upē līmenis, bet ir ļoti plašs tās palieņu pļavas, tā ielē ir pietiekoši izskalot, un viņš momentā izskrien pļavās. Un teiksim, labi, ir reizes, kad līdz 2 metriem pieaug ūdens līmenis, bet vairāk arī nē, jo tad tas piepilda visas tās palieņu pļavas, un tur viss paliek. Un tad visiem tiem senajiem saimniekiem, kas te dzīvoja tais tuvējās mājās, tātad visus līdzenos laukus augšu viņi lietoja lauksaimniecībai, tur apstrādāja un labību sēja. Un stādīja visu kaut ko, bet ganīšanai un siena ieguvēja lietoja palienas pļavas, kas ir pie upes. Un tātad gandrīz katrā upes līkumā no katras mājas 2 virzienos slīpajā nogāzē ir ieveidoti vecie ceļi, pa kuriem ar zirgiem veda augšā sienu un pa kuriem dzina lejā lopus ganīties. Piemēram, man tēva bērnībā viņš ganīja lopus šeit būs Pilskalnā. Un ja mēs atrodam 20. un 30. gadu bildes, tur bez kādiem trimeriem un traktoriņiem ir ideāli vispār ir mazs tāds noēsts mauriņš pamatīgi, ja, un nav līdz ar to arī krūma aizauguma, un ainava ir pilnīgi atvērta. Tagad mēs cīnāmies katru gadu, lai novāktu visas atvases, kas lien visās malās ārā. Ja. Bet to darīja savādāk. Ja. Tagad man es būtu priecīgs, ja mums izdotos kādu no šiem vecajiem ceļa posmiem sagatavot tam takām. Tad mums tur būtu kaut kas paliekošs arī priekš staigātājiem. Jā, es esmu neizsakāmi pateicīgs, kad tajā reizē, kad mēs gājām šo Vāveres distanci, mēs šādus ceļus arī dabā atradām un ceru, ka mēs viņus arī iekopsim, jo nenoliekšu mums tāda sava iekšējā leksika, veidojot takas, it sevišķi Vidzemes reģionā. Vienalga pie kādas upes vai ielais mēs atrodamies, ir vecie gaujamaliešu ceļi. Jā. Kā jau jebkurā dabas parkā, jebkur taka ir jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem, un tas, ko viņi mums ierādīja, pat ja ceļš nav kartē, jo daudz no šiem vecajiem ceļiem, kas iet no īpašumiem uz ielais pļavām, ir izzūdoši un tikai var atrast dabā tādas aprisītas un viegli nojausmu, kur tas ceļš kādreiz ir gājis. Tad pa šiem ceļiem arī šodien drīkst pārvietoties. Un tāpēc, katrs no šiem ceļiem ir tāds, kuru ir vērts saglabāt kā taku. Viņš jau ir praktiski, es pat nezinu ar kādiem līdzekļiem, vai tiešām viņi visi ar lāpstām to ir darījuši, jo piemēram, te padās iepratī Pilskalnam, otrā upes krastā nedaudz uz leju ir tā sauktais Kursas Staburaks, kas ir Kauķa kalns. Un kauķis, tas ir avota kaļķis, te ir ļoti kaļķains ūdens, jo ir māla dolomīta slāņi, tad visi avotiņi nāk ārā ar ļoti kaļķainu ūdeni, un tas kaļķis izgulsnējās tanī gultnē, kur plūst avotiņš. Un tad vienkārši tas kauķis, tas avota kaļķis, viņš tādos apjomos tur ir izgulsnējies gadu simtos, teiksim, ka tur ir ierīkots speciāls ceļš un tuvējās mājas daļai ir no šī akmens, kas ir, nezinu, kad ir ālažs šūnakmens tāds rozā, baigi smukais, ja? Bet šeit viņš ir tāds balts, tas ir tas kaļķakmens, ja? Tas kauķis, un viņi ir pilnīgi tā kā raktuvis, tur ir, to mēs visi tur varam redzēt, raktuvis, un ir, man liekas, ka pat varbūt spridzināts ir, un ir ierīkots ļoti lēzens, plats ceļš, kurš uzved augšā uz šo te apdzīvoto līdzenumu, ja? Kur vietējie cilvēki ar zirga pajūgiem ir šos būvmateriālus veduši augšā. Jātājums Jānim. Busas Pilskalnam ir piešķirti 2 Eiropas kultūra vēsturiskā mantojuma karogi. Manuprāt, cik es zinu par Pilskalnu apmeklēšanu, tu taču naudu neiekasē. Kas ir tas, kas tevi dzen
Tu pats teici, ka iekāpjot traktoriņā, lai nopļautu visu to, ko tu pļauj, tu traktoriņā pavadi vismaz 25 km. Pie tevis brauc ciemos joprojām Imants Zauls, parādīt tikko vējā nogāzto ābeli, palīdz, izkopj, strādā, dara. Tas ir vienkārši, kāpēc jūs to darat? Kas ir tas, kas dzen? Par to neviens jau nedzen, jā, par to nekā nav. Par to nekā nebūs. Ir tā, ka tev ir kaut kāda sava vieta, tev ir jāuztur daudz maz, cik tavā spēja robežās. Kaut kāda spējas ir, tad mēs arī to savu iespēju robežās uzturam. Tā ir, un tie karogi ir par divām lietām. Viens ir par to kultūru vēsturisko pieminekli, un otrs ir par ainavu. Un ar to ainavu ir tāda interesanta lieta. Tad, kad ir jāraksta turismu ceļveži un jāsūta kaut kur uz skaistām ainavām, tad ir daudz rakstītāju, un viņi sūta uz ainavām, un ainava ir tur, un ainava ir šitur. Bet tas, kas ļoti pietrūkst, un man tas drusku nepatīk, es gandrīz mazāk domāju par sevi. Bet, piemēram, tie cilvēki, kas te dzīvojuši jau nevis simtiem gadu kaut vai, bet kaut vai 10 gadu, ja? Tātad viņi visu laiku dzīvo šeit, un ko viņi dara? Viņi visu ap savu māju uztur kaut kādā kārtībā, tādā, kāda viņiem patīk, un te apkārtnē ļoti daudz tādu māju ir. Un te pie visiem ir glīti celiņi, un viss ir. Un tad, ja mēs katrs to savu tuvējo apkārtni daudz maz uzturēsim kārtībā, tad jau tas viss saplūst kopā, un tad arī tā ainava veidojās. Bet, teiksim, es neesmu dzirdējis tādu bezgala pateicību. Mums te pretī aiz muguras, ja tur tagad augšā aiz krūmiem ir ziediņu mājas, kurā saimnieko 2 kundzes cienījamos gados, un viņas, piemēram, strādā ar trimeri. Es nezinu, cik daudz tādu kundzīšu kaut kur pilsētā dzīvojot būtu gatavs ar trimeri pļaut zāli un krūmus, bet šīs kundzes, viņas atbrauc savās brīvdienās trimerē. Bet viņiem arī šī pļavas nogāze arī ir bioloģiski vērtīgā pļava. Viņas saorganizē, ka viņa tiek nopļauta, ka tiek aizvesta, izpilda visus nosacījumus. Par to tur pienākās tāda atbalsta naudiņa, kas principā var teikt, tā kā praktiski nosedz tos tiešos izdevumus. Ja? Bet to savu laiku jau tu nevari nevienam samaksāt. Bet ir kaut kāds jau gandarījums arī, ka tu savēd kārtībā un ir, un kad iznāk daudz maz tāds kaut kas jēdzīgs. Jā. Visu jau nevar paspēt, visu laiku neko nevar paspēt, bet neko darīt. Bet tādēļ mēs arī priecājamies par katru, kas atbrauc palīgā. Bet tas varētu būt nākamais jautājums, vai vietējās apkaimes iedzīvotāji kopumā priecātos, jo mums ir, manā uzturē Imulas taka ir viena no skaistākajām takām laikā, kad zied Latvijā, kad zied baltie un dzeltenie vizbuļi. Bet tas nav par to lejas taku pie ājas. Agrāk viņa gara bija. Vēl 10 gadus atpakaļ šī taka bija apaļveida. Šobrīd ir palicis varbūt kaut kāda trešdaļa no tā visa pasākuma. Bet vai skaidrs, ka stirnubuki atbrauks, aizbrauks, un tā stirnubuka atstātā pēda vai, nezinu, tā mūsu iekoptā taciņa būs tik niecīga, ka pēc 3 gadiem tur atkal vairs neko neredzēs, vai šis būtu brīdis, kad mums vajadzētu padomāt, piesaistot, nezinu, pašvaldību, stirnubukus, brīvās rokas, un mēģināt atjaunot Imulas taku tās sākotnējā varenībā, jo salabot tos pāris salauztos tiltiņus un pakāpienus jau būtu vieglākais. Bet... Jā, bet es jau arī domāju, tie tiltiņi tagad drusku pa daudz mākslīgs ir. Bet, te jau iznāk tas āķis tāds, ka tie pārsvarā ir projektu rezultāti. Un ar projektiem ir tā nelaime, ka projekts iet uz konkrēto, izdarīt konkrēto lietu, bet patiesībā tas nekādā veidā neietekmē ilgtermiņa pasākumu, bet tādas lietas ir ilgtermiņa, un tas prasa kaut nelielu, bet regulāru, tā teikt, novākt to, kas ir nokritis, vai vismaz nostumt malā, vai es nezinu, apkrāsot, lai neaizķerās kāja, ja tas ir liels un resns, vienalga kaut ko izdarīt. Bet tas prasa, jā, ka tas vietējais, bet tas viss atkarīgs no tie, ar kādiem īpašumiem ietā, tā ka man ir diezgan liels šaubas, vai tā lielā taka pa kreiso krastu vai visā garumā tur
tur sanāks, jo tur ir arī noticis nenormāls tas nogāž aizaugšanas process pa to laiku. Mēs jau te braucot runājām, ka tai 15. gadā bija tas baļķis tanī plikajā gravā, un kad es aizgāju pēc 3 gadiem, es tajā mežā nevarēju, un es atradu beigās to baļķi, un viņš jau atradās dziļās krūmos, dziļā mežā, pilnīgā ēnā un viss, jā. Tā kā, jā, protams, ka tas ir īslaicīgi, bet es zinu, ka arī tā svītiņa, tā, kas to galu, kas ir romancēm tuvāk, to galu viņi tur piekopja. Man liekas, ka Roškalna arī piekopja to savu posmu. Tā kā jebkurā gadījumā beigās tas pārvēršas, ka kā vietējais darīs, tā būs. Jo viņš tur ir uz vietas. Es arī gribu, lai man ir tā, ka es gribu viņu, lai es varu pa viņu iziet. Tad es aizēju patīrīt viņu ar kaut kādu mazu zāģīti, teiksim tā, lai viņu atbrīvotu. Tā kā nekur jau, bet ir tā, ka te, teiksim, Matkūs mums te Pilskalnā ir nākuši palīgā talkās. Mēs esam taisījuši pavasarī, un te ir ļoti daudz, jo ja nozāģē to apaugumu, to pamežu lieko, ja, kuru tā kā drīkst darīt, tad vienkārši vajag tās daudzās rokas, kas to visu savāķī kopā. Jo savādāk tur 1 vai 2 cilvēki neko nevar izdarīt. Tā kā var jau arī rīkot. Tad, kad rīko pasākumu, tad mums, piemēram, ir bijis, ka sporta svētkos mēs piedāvājam, vai ir bijuši jauniešiem kaut kādas nometnes, tad mēs piedāvājam, mums jau ar naudu jau nevar žagars no meža dabūt ārā uzreiz tiešā veidā. Tad mēs piedāvājam, ka, piemēram, ja ir 20 vienalga kāda izmēra cilvēki, bet viņi ir gatavi stundu pakustēt un pavākt žagarus, tad tas ir neiedomājams apjoms, ko var izdarīt. Jā, tas ir 20 reiz 1 stunda. Tas ir kā man vienam būtu 20 stundas. Tur, jā. Tā kā vēl tāds ir barteris iespējams, kad jau mēs te Pilskalnā mēs neko tā netaisām, varbūt atskaitot ļoti nelielas svinīgas ceremonijas un kaut ko tādu, jo nevis paši, bet cilvēki izrāda interesi, bet lejas pļavā, tur ap ugunskura vietu, jā, tad tur kaut ko tādu var darīt. Un tad tur ir kāda nometnīte, un tad viņiem ļaujam. Lejas pļavā arī būs mūsu sacensību centrs, ne? Jā, protams. Tas ir Pilskalns un Saulgrieži. Es nezinu, varbūt sākumā, lai Juris pastāsta, kā tev liekas ideja apvienot Saulgriežu lietu, kas katram ir tāda. Redz, es dzīvoju Piejūrā. Man aizvien vairāk sāk likties, kad Piejūrā dzīvojot jūras svētki un tagad arī senās uguns nakts kļūst aizvien populārāk, kamēr Saulgrieži paliek aizvien klusāki, varbūt intīmāk, kas arī nav tik slikti, bet mūsu pusē tās Saulgriežu svinēšanas tradīcijas iet strauji, tā kā mazumā, kas man liekas nav pareizi. Jautājums, kā tev liekas šādu dienu laiku apvienot ar publisku pasākumu, kopīgu ugunskura aizdegšanu, vismaz kaut kādu rituālu veikšanu? Man liekas, ka ļoti pierādīja tas, kad pāris gadus atpakaļ, kad mēs taisījām skriešanu apkārt Latvijai pa posmiem, kur tika aizzināti ugunskuri. Un viens tas, ka tu tagad esi organizēšanas procesā iekšā, tu redzi to vienu bildi, bet es abos posmos skrēju kaut kādas, māc, ka 1 vai 2 posmus, arī atsevišķi. Un tad tu redzēji, cik tie cilvēki, nav tā, ka viņi ir piespiesti atnākuši, tagad viņiem liekt kaut ko darīt, bet viņiem ir pilnīgi dabiski tas iznāca, un arī tas kopā, tā skriešana, un arī tā būšana, un arī, tie ugunskuri. Un man liekas, viss tas arī tāds maģiski forši. Nebija tā, ka kas tas tāds ir, jūs tādi sektas vai kā, ka tas viss ir tā tīri, tā kā spējīgi apvienot 2 lietas vienā. Un plus tas, ka tu jau esi prom no tās ikdienas, lielās, megas, tā kā steigas. Un arī šajā vietā jau arī viss ir, sagaidīt to maģisko brīdi naktī. Un tas var būt labāks. Vēl iziet kādu lociņu pa apkārt pa citām takām. Domāju, labs ideja izcila. Man liekas, ka Saulgrieži un pusi saskan tā kā cimdiņš ar rociņu. Varbūt Jāni, kā pēdējos gados svinas šejienieši Saulgriežus šeit Pilskalnā vai Lejā pļavā? Nē, tagad ir tā, ka vairāk jau Matkulē viss notiek uz vietas, jo viņi ir labi iekārtojuši vietas pie kultūras nama un tā. Jo, ja tā paņem no otras puses, tad,
cilvēkiem gados vai vēl kā citādi, viņiem nav nemaz tik viegli uz šejien atnākt. Viņiem jānāk diezgan liels gabals, tad jākāp lejā, bet tas trakākais tad ir tas otrādais kalns, viņiem jākāp atpakaļ uz mājām. Tā, kad viņi tā ļoti baigi necenšas uz šejien, jo te tādas lielas organizācijas lietas nenotiek. Te ir bijis tā, ka ir tādas interešu kopas, kur dažreiz tiešām 21. ir interesējušies, un tad viņi nāk un paši notur tādas saulgriežu padarīšanas, tāda, teiksim, nelielā lokā. Ja, tā notiek, bet tādas lielas ar milzīgu ugunskura, kurā dedzina autoriepas Pilskalna Spicītē, tādas par laimi vairs nenotiek. Mums tagad joprojām ir melna zeme, tādēļ, kad kolhoza laikā tur bija trīkājs un tur bija tāda tornis uzkrauts ar vecajām autoriepām. Tad, protams, ugunskura varēja redzēt tālu un dūma bija līdz debesīm, bet es domāju, labi vien ir, ka tas ir beidzies, jo to laikam nevajadzētu darīt tādā veidā. Bet tāds parastais ugunskurs lejā pļavā būs īsti laikā. Mēs te varētu Pilskalnā kādu karogu uzlikt. Tur ir saglabājies tāda metāla konstrukcija, ka mums tur varētu iestiprināt kādu karogu mastu, tad mēs varam ielikt kādus karogus. Lejā arī tā, teiksim, ja kaut kāds svinīgs pasākums notiek Pilskalnā, tad mēs uzliekam Pilskalna galā Latvijas karogu. Tad tur ir tā, viss tur vienkārši ierauga, kā viņš tai zaļumā tur plīvo pāri visam. Tur ir pavisam cita sajūta uzreiz. Tu saproti, kad ir kaut kas tāds. Tas tād būtu baigi svētīgi. To tur ielikt. Bet mums tad ir tie kultūras mantojuma karogi. Mums ir arī Kandavas novada, kurš vairs nav karogs. Visādi labi karogi mums ir, kurus mēs varam pļavā paralēli. Tas šķiet interesanti. Tāda vimpeļi jums kaut kāda. Jāņa biogrāfijas sastāvdaļa. Jānis ir bērnību pavadījis mājā ar tiešo skatu uz Āžu kalnu. Jā, tukumnieks, jā. Jo te es neesmu bijis dzīvot tādēļ, kad tēvs atgriezās no Sibīrijas, pie 7. gadā, es esmu drīz pēc tam, un tad viņam bija grūti, viņi bija kaitnieki aizsūtīti, un mans tēvbrālis atgriezās šeit būsēs, un tad mēs vasarās braucām te uz dažām nedēļām bērnībā, es atceros. Bet pārējo laiku jau mēs Tukumā dzīvojām, un tad no Ozoliņiem varēja skatīties uz Āžu kalnu, un mēs ziemā braucām slēpot uz to pusi, un tad pie Āžu kalnu kaut kādā stūrītī, es atceros, vēl bildes ir cepām desiņas, un tā tēvam arī patika ar turismu nodarboties, visu kaut kur ceļot. Viņš bija visādas turismu vilcieni, tur ar arotbiedrību, toreiz Tukuma dārniecības arotbiedrību, apmaksāja ar arotbiedrības biedriem ceļojums. Viņi brauc turistu vilcieniem pat uz Vidusāziju un vēl pa visu plašo savienību. Un tad arī viņš arī uz kalniem man aizved, var teikt, pirmo reizi. Toreiz māma saslima, un tas bija baigi sen, 75. gadā. Tad viņš mammas vietā mani paņēma līdzi. Un toreiz uz kalniem brauc ar Laza autobusu no Rīgas ceļojuma ekskursiju biroja un brauc uz mēnesi ekskursijā. Līdzi bija mais ar kartupeļiem, milzīgi katli, tur gaļas konzerva, kalni un viss kaut kas vēl. Un no tās darba vietas kolēģi visi brauca pa ceļām, kaut kur atrada vietu, sabūvēja brezenta telts, kāds 10, un tad visi tie 30, 40 cilvēki tur ņēmās. Un tā aizbrauc apkārt, ekskursija bija apkārt Kaukāzam, tas bija baigais brauciens, man tie kadri vēl tagad ir acis priekšā, tā tur tas viss ir. Jā, šīs ir lietas, ko es vēl atceros no savas bērnības, jo pāris šādās ekskursijās trāpīja arī es, un Karpati Karēlī netika augsts varbūt uz Kaukāzu, bet tas joprojām ir tāds ļoti spilgts krāšņus. Jā. Es zinu, es pirmo reizi ieraudzīju Dombajā, tur bija tā, ka kaut kā bija aizkavējies, un tas brauciens, protams, viņš tur bišķi ievilkās, bet tur bija tādas dāmas gides, kas vadīja to visu, kas jau zināja, kā aizvest, un tad bija 2 šoferi, kurš stūrēja to autobusu, viņš jau gāja lēnāk nekā mūsdienās tas viss notiek. Mēs tiešām tur baigi ilgi braucām.
Un tad iebrauc no tās Karačājevskas, kaut kādas brauc iekšā uz Dombai un viss. Un tad viņš ieradās, tas autobus vienos naktī, pilnīgā tumsā. Tad tur viss bija, nekā nebija, viss bija ciet. Viņi atrada kaut kādā parka stūrī bija vieta, pa tumsu viss tagad uzceļ teltis. Un tad es atceros, es paskatījos augšā starp tiem kokiem un bija pilnmēnesis ārā. Un viņš apspīdēja, tur ir tāda Belvakais virsotne, ir tāds maziņš Materhorniņš, teiksim, 3000-nieks, ja? Un viņš kā tāds kliņš pīķis, un tad vienkārši likās kaut kāda sirreāla pasaka, ka tur augšā debesīs, kur ir mākoņi, tev parādās kaut kāds veidojums, kas ir zemes veidojums. Nu, un tad viss ar to jau pietiek, pēc tam jau tas paliek. Redz, mums stirnbukiem patīk domāt, ka Āžkalns ir tas, kas mūs pamudināja izveidot šo pasākumu, tā skaitā Vilkaču maratonu. Redz, izrādās, ka tepat netālu Āžkalna ietekme ir jūtama tāda nepārtrauktība un vieta, kas cilvēks padara nedaudz trakus. Nu jā, interesanti, ka tie, kas dzīvo pie Gaiziņa kalna, viņi nav izdomājuši kaut kādu Gaiziņa kalnu buku. Jā. Jo Gaiziņa kalns mums tā neizceļās ainavā. Āžkalns mums kā liela mugura tur. Gaiziņa kalnā var pavadīt ilgas stundas un, godīgi sakot, ir grūti izveidot. Mēs esam divas reizes esam tur skrējuši. Ir grūti izveidot taktīklu, jo tie, kas ir palikuši nekustamā īpašuma īpašnieki, tā struktūra ir pietiekami sarežģīta un lielākoties tur ir medību kolektīvi un īpašnieki, kas negrib redzēt nevienu, un taktīkls tur nav nepieciešams, diemžēl. Jā, bet te jau tieši tās ielejas, patiesībā ir interesanti, ka tieši tās ielejas nogāzes, tā izrādās ir tā lielā vērtība šeit, Abaus Senlejas parkā, jo tās nogāzes praktiski nav izmantojams, un viņās no meža viedokļa, piemēram, pat ir aizliegts kokus izstrādāt un cirst. Un līdz ar to tie nogāžu meži, viņiem ir savs tas dabas aizsardzības numurs, tur kaut kāds 7000, es no galvas neatceros, un kas skaitās sargājamie stāvie nogāžu meži vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā, viss tās ir vietas, kas tā arī paliek, un tur viss aug, krīt un gāžās, un tagad ir gobas nokrita ar slimību, tagad krīt oši, ja? Tad ir pa vidu bišķiņa egles tiek nograuzts, bet arī viena daļa nokrita, pārējās turpina augt, tās, kas veselīgas, tā kā, tur viss tāds ir, un izveidojās slavenais boreālais mežs, kas skaitās ļoti labi, un kur patiesībā no meža tu kā koku materiālu gribētājs, tu pieeji un tu saproti, tur jau nekā nav. Tur ir vai milzīgi pārauguši krūmi, vai puse guļ gar zemi ar dabas daudzveidību, un pārējie ir ar tukšiem vidiem un dobumiem. Bet tur ir veseliem lērumiem visādi iemītnieku pilns, kas ir patiesībā ir vai ok. Tad mēs pa tādiem vienkārši varam ņemt un staigāt vai skriet. Jā, bet nav viegli. Jā, tur ir džunglis. Vai laiks pāri. Tur ir tā vajag interesanti, kad bija tie kādreiz stāstīts, ir tādi vecie stāsti, par seniem laikiem, kad tur nākuši kaut kādi karotāji un gribējuši kaut ko iekarot. Un tad ir bijis tā, ka tie vietējie māju iedzīvotāji no tiem iebrucējiem visi ir samukuši Imulas nogāžu džungļos. Tā arī rakstīts. Viņi ir Imulas Senlejas džungļos paslēpušies. Ja? Un tad tur viss ar tiem džungļiem nogāžu, tur saistīti visādi stāsti arī, piemēram, kaut kādas brīvdabas vīnogas šķirni, ko vectēvs ir aizdējis, un ir tas stāsts, ka viņš tās vīnogas ir atradis Imulas nogāzes džungļos pie kaut kādas muižas. Un te vispār nekādas īpašas muižas nav. Man liekas, kalnu muiža ir tā kā galvenā, kas te būtu. Un nezinu, un visu. Un tad, diemžēl, pēc visām tām jukām un kariem un visiem padomu laikiem, diemžēl man prasīja vīnogu audzētāju, vai tad tiešām tās slavenās nav palikušas, par kur ir tur izstādes diploms par 2. vietu, brīvdabas vīnogas ar visu. Nav nekas palicis, jā. Diemžēl jāaudzē pašiem no jauna. Vai citīgāk par tiem džungļiem bet vairs nav mūžu laiki un vairs tur nemet ārā netīri dāržas no dīvainiem vīnogu stādiem. Tā mēs arī neatradām to vīnogulāju veco. Jo viņš varētu būt interesants bijis, vīnogu audzētājiem viņš tur var kaut ko attīstīt tālāk.
vietējo. Tur es jau ar to Sabili arī nevaru saprast, kādās attiecībās Sabile un tēvs te audzēja, un Sabile, un kurš tā, un kurš šitā, bet man nav tik kritiski un svarīgi, es tur tā vajag neiedziļinās. Bet vīnogas mēs esam sastādījuši, un Fāters iestādīja, un mēs tagad drusciņi vairāk iestādīs, un man viņas pat, ja nenomaitājās kaut kādu iemeslu pēc, tad arī vīnogas sanāk, un var pat dažas pudeles vīnu uztaisīt. Arī leģendārā zilgme? Nē, zilga tur nav. Mums ir labākas. Es aizbraucu uz Tērveti pie tā audzētāja Zīhmaņa kungu, un tad viņa lielos stāstus, garos izstāst, un tad tur tiek pie labākām šķirnēm. Tā kā vīnogas jāturpina audzēt. Mums nav tāda liela ražošana kā Sabilē, tur vairāk tie vīndārzi. Vai arī pie ģirta drubazās, kur atkal lielā puķu daudzveidība, kur lopi ganās un viss tur. Tā kā te ir tās vietas, kur piestāt un ar dabu uz tu aiziet iepazīties. Drubazas distance arī šogad šķērsos, tā kā iesim cauri. Jā, drubazās. Ir jāizdomā, kā Ābavai tikt pāri, vai ar trīs, vai ar laivu, vai būvēsim tiltiņu, vai bridīsim un peldēsim. Jā. Ābava jau ir tāda, Ābavai, kurā katrā vietā netiks pāri, jā. Imulai arī patiesībā ir ļoti interesanti. Man ir bijis tā, kad es brienu pa upi, tur ar zināmiem rīkiem atļautiem. Ja? Tur brienu garajos zābakos, viss ir labi. Bet kā mēs zinām, tad kā ir ar mašīnām un džipiem, tieši tāpat ir ar garajiem zābakiem. Jo garie zābaki ir vienmēr 10 centimetri pa īsi, un viņi vienmēr piesmeļās. Un tad man ir bijis tepat 2 līkumus zemāk. Es brienu, it kā ir līdz ceļiem, viss ir kārtībā, brienu, pēkšņi šļurkt, esmu līdz padusēm. Un ir vienkārši pamatni ir dolomīts, un tur ir tādas bedres mēdz būt, kuras ir izveidojušās laika gaitā un ir izskalojušās tukšas. Un tu vienkārši ej, un tu vari jebkurā iekrist arī pāri galvai. Tepat Pilskalna līkumā lejā arī ir tāds, kad līdz ausīm ir. Un ja ir augstāks līmenis, tad ir pāri galvai. Bet viņš ir tādās atsevišķās bedrēs, un turpat blakus tu varbūt noies puskilometru un būs no līdz potītēm līdz ceļiem. Tā kā Imula ir drusku mazāk. Amula, man šķiet, ir vēl nedaudz mazāk. Bet arī ir tās ieplakas, bedres, un tur arī tās zivis uzturās. Tad tur var kaut ko darīt. Ja šobrīd distances tiks apstiprināts tādas, kādas viņas ir plānotas, tad distancē Lūsis. 2 reiz būs jāšķērso Imula, 2 reiz Ābava, 1 reiz Amula. 1 reiz tad būs atpakaļ pa tiltu. Jā. Jo citādi 1 reiz nesanāk. Jā. 2 reiz jābūt. Ja grib atgriezties. Kalmojušas mums vēl ir jāapsako, bet tur noteikti kāzas kārtējās, un tur vēl ir jāskatās. Visticamāk, iesim pa Grānas ceļu, pa tiltu attiecīgi. Un tad jau to šķērsošanu upes tā mazāk jūt nekā pa laipiņu vai pontonu tiltiņu vai brišus. Abi esat tādu kalnu skartie, pēc tekrokļiem skatoties pilnīgi noteikti. Un bieži bijis tā, kad piedaloties mačos, abi esat kaislīgi, nezinu, Jānis joprojām brauc distanču slēpošanas ultramaratonos, Juris daudz skrien. Ir bijis tā, ka trasē skrienot, elpa aizraujās un sanāk apstāties, jo es personīgi, viena no pēdējiem ultrām, ko noskrēju, tā bija Lavaredo skrējiens, un tas tieši ir, mēs aprunājām 3 dzeguļus, 3 ciņus, Itālijas dolomīti, un pēc tam es aizbraucu ziemā ar distanču slēpēm, un vasarā atgriezos, izgāju vēl Altavijā pārgājienu. No taku skrējiena, es zinu, ka es skatījos pēc GPX failu, kas es skrējis tieši šeit. Es nevienu kadru nespēju salīmēt bildē, jo taku skrējienā tu skrien pa naktī, rītausmā, nezinu, tu skaties sev zem kājām praktiski. Man tā bija jauna pasaule aizbraucot 2. un 3. reizi. Dzeguļus es atceros, bet pa lielam tas arī viss. Kā jums ir trasē? Jūs ir laiks apstāties? Mēs ar Jāņā braucot šurp jau sapratām to, ka kopīgs ir tas, ka mēs tos procesus reāli izbaudām. Un tā izbaudīšana ir tas, ka tu neliedz sev kādā brīdī apstāties, izvilkt ārā to foto vai telefonu un nobildēt. Un, man ir bijis ļoti bieži tā, ka pēc tam atskaties tās bildes, kas tev ir kādā skrējiena laikā uzņēmts,
Un tagad tās rēķins katru bildi patērē savus sekundes 20, 30, tas nozīmē 30 reiz 60, piemēram, vai 100. Pareiķini to laiku, kad es apstājies, tu esi vēl uzsācis visu. Dažas minūtes. Jā, dažas minūtes. Jā, un tās dažas minūtes ir, es domāju, tas ir tā vērts, lai tu apstātos, ieraudzītu un patiešām nobildētu arī sevī to mirkli, jo, protams, tu vari aiznesties garām un nepamanīt un tā, bet man neviens skrējiens vai neviens skrējiens vai slēpojums nav beidzies ar to, ka tev nav bildes no viņa. Jo man liekas, tas ir tāda, šobrīd man liekas, tā ir tāda jau, manuprāt, tāda atkarība. Tas tā normāli, tā ir automātiski. Jā, tas notiek automātiski, jā. Tev gribās to. Jā, patiešām tas notiek automātiski. Man tas nav tā, ka es nedrīkstu iziet no finišēt, un man nav bildes, viņas būs, un tas būs reāli, tā kā automātiski radīts. Un man pašam pat bieži vien patīk, ik pa laikam pasīties atpakaļ, kas tur bija, kā tur bija, un mūsdienu tehnoloģijas arī atļauj to, ka tev redz arī to lokāciju tai vietai, un bieži vien tu esi tur skrējis, pēc kāda gada tur brauc ar riteni, un pasties ir ziema, tu slēpo, tur patās tikai blakus ielējā. Un tas ir, man liekas, ir fantastiski, un ka tu to visu redz, un plus, ka tu arī tāpat Latvija arī tāpatās sadalās. Un arī man Latvija arī tas pats, ja es bildēju bukā, tad ik pa laikam tu uztaisi kādu bildi, kaut kur pa labi, pa kreisi ar telefonu, vai vienkārši tev paliek tas viss tādā mazā arhīvā, un tās vietas ir tik foršas, ka tu beigās tam skrējiem saki, tu pasties uz atpakaļ, kas tur bija. Un viņš saka, ātri aizskrēja, jā, tur bija smuki, bet tas stāv, skaties, viņi tur skrien tik smuki. Un pat dažreiz man ir tā, ka arī man pat man liekas, kad pēdējā posmā, kad bija Lietuva arī, kad tu skaties un viss tik skaisti ir, un tu vienkārši skaties, un tu nebildē neko vairāk. Tu vienkārši skaties, kādēļ cilvēki skrien. Un tad tā otra sajūta ir par tiem skrējējiem, jo viņi jau skrien pie tevis, lai tu viņus nobildētu. Un tagad tu izdomā, ka tu viņus nebildēsi. Tā kā jā, tas ir tāds foto. Jā, 21. jūnija skrējienā un taku pārgājienā prātīgākie taku skrējēji, kas varbūt necīnās par top 10. Un pārgājienu dalībnieki, kuras ir tās visinstagramiskākās vietas šajā apkaimē, kuras viņiem būtu jāpiefiksē, jo vienmēr tādas vietas, ko cilvēkiem patīk. Te jau ir vairākas lietas, ir ainavas vietas, jā. Labi, es nezinu, kuries tie riņķi, tuvējā riņķī, droši vien tur mūsu mājām, uz ceļa vai tepat gar pilskānu. Vai soliņš, kur ir, jā, un ir tās konkrētās ainaviskās vietas, kur, arī tad, ja jums būs smags kāpiens uz augšu, tad nevajag par varu smakti dzīties līdz galam, var mierīgi vidū apgriezties otrādi un pavērties atpakaļ, ka varbūt ir vērts to izdarīt. Un tad arī atradīsies otrais elpojiens, otrā elpa ienāksies un varēs pabeigt to kāpienu augšā. Un vēl jau ir viena lieta, kas te ir ļoti arī, bet tas jau ir tikai tā kā pazinējiem, kad ir jāskatās caur koju, garkoju, skrienot zem kājām, blakus zem kājām. Es saprotu, ka skrienot ir grūti skatīties blakus, bet te ir jau nenormāli daudz dažādi īpašie augi. Ja? Un tad, piemēram, Drubas ar to slavens, viņiem ir 11 Latvijas orhidejas, un viņas tur ir. Es pieņemu, ka jūs neskriesiet tieši gar tiem orhideju laukiem, ja? Bet viņam ir vesels nogāds. Un tagad arī mums šeit lejā ir, ja? Tā, ka te būs norobežots atsevišķas vietas pļavā, kuras vajadzēs respektēt un nestaigāt pa viņām, jo ir tik viegli nepamanīt, tu ieraugi, rekur zieda orhideja, tu skrien pie viņas un tu nepaskaties zem kājas un tu esi kāds 3 jau nobradājis, ja, kuras vēl tikai pumpurā nāk ārā. Kaut kā jāmēģina saglabāt, lai viņas ir vairāk. Un viņas tiešām ļoti vairojās tur, kur ir neskartās pļavas, kur nav, kur tikai pļauj un novāc, ja, kā tas ir tagad, kā tas tiek atbalstīts un kā tas ir ieteikts. Un tā darot arī viss ir saglabājies. Un principā es atkal varu atgriezties tikai pie tā, ka pateicoties tam, kā vietējie cilvēki šeit, vienalga tie, kas šeit dzīvo ap šīm vietām, ja, ka tieši tas, kā viņi dzīvo, kā viņi saimnieko, pateicoties tam, arī tā ainava viņi tā kā iet cauri un saglabājas. Jo principā, ja jūs vienu pļaviņu neaiztiksiet 2-3 gadus, tas būs krūmājs.
un viss, un tas nebūs ne mežs, nekas, tas būs vienkārši tāds bezjēdzīgs krūmājs. Neskarts krūmājs, kurā pamazām izzudīs visi tie smalkie augi, kas tur aug. Un tagad ir tādas skaistas aplikācijas, es pats biju pārsteigts. Mums bija apmācības par tām pļavām, tais pašās Drubazās, un tad mums ieteica, ko vajag pielietot. Un izrādījās, ka ir vesels lērums vērtīgie augi, kas ir tanī pļavā, caur kuru skries stirnubuks, ja? Bet viņi ir tik sīki, es viņus neņēmu par pilnu, vienkārši kaut kādu rozīgu puķīti. Dievs ar viņu izrādās, ka pateicoties tai puķītei, tā pļava ir vērtīga un par to ir nopietnāka kompensācija. Ja? Jo viņi izrādās aug tikai tādos apstākļos un citos viņi nevar augt, un tur viņi ir. Bet to tev arī jāzina. Tu nevari visu zināt. Par dabas vērtībām ir jāizturas arī īpaši pietāti. Var tikai apstiprināt, veicot rases izpētes, tiešām uzdūros tādam orhideju laukam, kad tādu dzīvē nebija redzējis. Bet skaidrs, ka arī Drubazās mēs neskriesim pa šo pļavu, mēs skriesim pa Grants ceļu. Tāpat arī šīs pļavas, kas ir orhideju pļavas, mēs apskrienam pa pievedu ceļiem, saucamajiem zemes ceļiem un orhideju pļavā iekšā nelienam. Droši vien, ka būtu dalībniekiem. Es nedomāju, ka kāds tīšām bradās kaut ko, bet tas, kad kāds var izdomāt salgriežu vainagā iepīt pa orhidejai, ja viņas tajā laikā vēl ziedēs. Tos mēs varam atgādināt. To mēs atgādināsim. Tik daudz. Bet viņas vairs nebūs daudz, jo tagad ir maksimums. Bet būs vēl dzeguši pirkstītes būs. Parasti viņas ir ap Jāņiem, bet viņas arī šogad būs agrāk. Šogad dēļ tās ziemas sabojātās, viss ir nedaudz agrāk. Kaut arī ir augsts, bet vienalga viņas jau zied. Bet jebkurā gadījumā visus tos, kas brauks uz busēm 21. jūnijā, mēs aicinām tomēr uzvilkt balto kreklu, paņemt vecos vainagus, sagatavot jaunos un gatavoties salgriežu rituālam ar cieņu, ar pietāti. Ja pļavas stūrītis kādā vietā nav izpļauts, tad tas ir darīts speciāli, jo to nedrīkst neizmīdīt, neizbradāt, tas mums ir jāņem vērā. Mēs pļausim rudenī, jā. Ja jūs gribat viņu redzēt bez nopļaut, tad būs jābrauc rudenī. Tur, kur līst nevajag, tur mēs nelienam. Pareizi. Jā. Es nezinu, varbūt noslēgumā vēl abi divi jūs palīdzat veidot bukam takas. Un Jāņa gadījums bija vispār pārsteidzoši, jo nevis pat pārsteidzoši, lielākoties buki vienmēr veidojot rases, mēs parasti satiekamies ar taku ziņiem, jo bez lokālās zināšanas mēs nekad neesam varējuši iztikt, un to, ko parādīja mums Jānis, to mēs paši nekad dzīvē nebūtu ne šeit atraduši, ne spējuši. Turklāt daļa no trases iet caur viņu īpašumu, kas ir viņa teritorija, un mēs paši nekad nebūtu spējīgi kaut ko tādu izveidot. Kā tas nāks, kad jūs tā hops uz pirmo sitienu? Jānis tā kā paprasīja, vai tiešām tā būs labi vai nebūs par traku, bet man liekas, tas cilpiņas pāri imulai, viņas tik ļoti piestāv bukam, ka liekas, ka tagad skaidrs, Jānis ir dzīvojis pie Āžu kalna, un vairāk jautājumu man nav, bet perfekti. Ar pirmo mēs izējām, un tā ir mana ideālā versija par šo vietu, par šo pļavu sistēmu, kur apskatīt, izbaudīt, ar pietāti šķērsot upi un atrast celiņus, kalniņus, un tas pats kapu kalns kā odziņa. Kur, tas tev tiešām no Āžu kalna viss ir? Nē, tas ir savādāk. Ir tāds smalks sporta veids kā orientēšanās, un ir vēl tāda lieta, ka tu ej staigāt pa kalniem. Tur Āžu kalns it kā... Es to Āžu kalnu patiesībā arī sāku izstaigāt stipri vēlāk, nevis tad, kad es tur dzīvoju, bet jau pēc tam kaut kādus, kur zips taisīja kādus mačus un tā caur turien. Bet vienkārši orientēšanās jau, pēc būtības tas nenozīmē, ka tu skrien pa ceļiem, tur pa grāmalām, pa kaut kādiem viegliem orientieriem. Ja? Jo tā, kad aiziet ar tāds nopietnāks līmenis, un kad tu paskaties, kā skrien profesionāli orientieristi, tad tu saproti, ka tu pirmkārt pats neko nesaproti no orientēšanās, un ka tu tā nemāki. Un ļoti pamācoši ir aizbraukt uz Meridiānu pavasarī, kad vēl ir plānais sniedziņš. Un Meridiāna cilvēki lielākā daļa ir visu mūžu bijuši orientieristi, tie, kas ir atbilstoši tavā vecuma grupā. Ja? Un tad vienkārši tu vari tās takas, pa kurām viņi pārvietojas starp kontrolpunktiem, notiek ideāls tādā ziņā, kad
tas ir veids, kā ar vismazāko enerģijas pielikšanu tu visātrāk nokļūsi no punkta līdz punktam. Tad tu visātrāk nokļūsi. Tad tu iztērē vismazāk enerģijas, tu nepārmocies. Un tas nozīmē, tur, teiksim, ja tur ir reliefs, tad viņš vienu kalniņu gar to pusi, tad to otru gar to. Viņš, teiksim, ja tev vieglāk ir saprast, kur tu atrodies, tu uzskrieni mazāk kalnu virsotnītnē. Ja tev to nevajag, tu pa ielējām apskrien. Tad tur ir viltus gājieni. Tātad visa ceļa optimizācija tev ir asinīs jau iekšā. Tas ir no tā. Otra lieta ir kalnu reliefs. Tieši tas pats, tikai tur reliefs ir nevis 20 metri, bet 1200 metri, un tur ir ļoti svarīgi, kuram kalnām tu gar kuru pusi ej garām un cik tālu tu ej garām un kad tu nogriezies. Un ja tu nogriezies nepareizi, tu noej lejā pa ielai, tu nonāc 30 km no automašīnas, kur tev bija jānonāk. Un tur ir izšķirošā nozīme, un tur to arī iemācās. Un tāpēc tāds, man patīk pašam, teiksim, lieki netērēt enerģiju, kur viņu nevajag tērēt. Tu vienkārši ej pa optimālo maršrutu, bet tu nokļūsi tajos pašos punktos. Nu, tev nav tur acis pār griezušam jādzenās augšā šausmīgā aizaugumā, pa dubļiem, pa māliem, tur jākārpās. Tu vari paņemt nelielu līkumiņu, vieglā riksītī, smaidot, tā teikt, baudot ainā, nonākt tajā pašā punktā. Nu, tā ir tas veidojās. Jā, es sapratu, un Stirnbukam tu esi piegājis tieši pretēji. Veidojot cilpu no busēm uz ziediņiem, es izdarīju tieši to, lai bukiem tās sirds cilātos pēc iespējas vairāk, un tie sirdi pacelājušie pauguru metri salasītos. Tas ir jau atkal, tad ir cits mēģis, tad ir mēģis starp tie skaistie kontrolpunkti. Tātad katrā tādā pagrieziena vietā mēs noliekam kontrolpunktu. Un tātad tu savādāk tur nemaz nevar nonākt, tikai pa to stāvo kalnu. Nu. Tu vari, protams, skriet atpakaļ riņķī, bet tas nav interesanti. Jā, un Zips reiz teica, ka taku skriešana nesot saprātīgs sporta veids. Nē, orientēšanās arī. Tie neviens nav, jā. Bet viņi ir prātīgs sporta veids. Viņš nav saprātīgs, bet viņš vajadzīgi dalībniekam jābūt ir prātīgam. Viņš to dara ar prātu. Viņš to nevar tā uz dullo nesanāks. Uz dullo tad iebrauc ziepēs parasti. Tad vienkārši ilgais distancē. Nu, ilgāk, jā. Ilgāk. Ko tad varbūt tādu prātīgu nobeigumu? Varbūt Juris, kā daudz pieredzējis ultramaratonists, kas ir prātīgs ieteikums tiem, kas varbūt brauks pirmo reizi, gan piedalīsies pārgājienā, varbūt jāsāk ar lūsi. Ar lūsi. Jā, jāsāk ar lūsu. Īstenībā es biju ļoti pārsteigts pēdējā Igaunijas. Lietuvas. Mums uz Igauniju ir jābrauc. Lietuvas posmā, kad nāca pretī pa to lūšu distanci, pa tiem kāpumiem. Tēvs nesa meita pa tām lieliem akmeņiem, kukaragā saucamajā. Un man likās, ka viņos būs sejā rakstīts, kā no tejienes tik tālu, jo zinu, kas viņus vēl tur sagaidīs. Ja? Viņi tikko bija tikai iegājuši iekšā tajā. Un tam man likās, ka nē, viņiem bija tieši otrādi. Viņi apmēram tā, ka pasties pa labi, pasties pa kreisi, kas te ir. Un es saku, kā prātīgi, varbūt to meitu noņemiet nost, jo tur būs, nē, mēs tā kā, un tad mēs sapratām, ka reāli tie cilvēki ir īstajā vietā. Un tad es īstenībā gribu iedrošināt, ka mums ir vēl ļoti daudz tādu cilvēku, kuriem vajag iziet, ejiet ar ģimenēm, ties garajos pārgājienos, jo tas ir, tev ir distance un tev viss apbultots un tev nav bail par to, ka tu pazudīsi. Vienīgais tas, ko es gribētu akcentēt par to, ka esiet prātīgi ar to, ka kaut kādā brīdī jūs noķers kāds skrējējs. Un tas ir cita kategorija. Viņiem nav jābaidās, viņi pārsvarā diezgan skaļi pienāk, un vienkārši jāpalaiž garām un viss. Un vēl foršāk būs, ja tas bērns, vai ja tu iedos viņam 5 vai aplaudēs, tad es domāju, ka viņi būs pārsteigti, ka viņas meža vidū kāds var sastikt ne tikai fotogrāfi, bet arī parastie cilvēki. Tā kā jā, un dzeņi nav gatavi lūsim vēl. To es gribēju pateikt. Mežā zvēri dažādi. Jā, mežā, jā. Tā kā citi putni noteikti droši. Varbūt kāds novēlējums Jānim, kas īpaši jāsagaida apciemojot abos sarlē. Baudiet, jā. Un es gribēju precizēt, vai ir kontrollaiks, bet šķiet, ka kontrollaiks ir saulgriežu nakts vidus. Tā kā, manuprāt, galvenais, lai nav kontrollaiks. Un ja jūs nekas nedzen, tad izbaudiet tieši tādu. Nav obligāti ir
Sportisti aizskries, tas ir kā visos lielajos pasākumos, bet pārējiem ir dot iespēju izbaudīt. Un neviens netiks noņemts, tāpēc, ka viņš pārāk lēni veids distanci. Jā, tu par ballīti, ja? Jā. Ballītes kontrolēks. Nu, viss kopā. Tā jau ir ballīte. Tas ceļo, es domāju, ka taku skriešana un pārgājiens ir ballīte. Nu, te viss kopā. Nu. Te jau apkārtnes dāmas, viss skandavā, viss vīkšās, meklē nūjas un viss. Un cita jau uz 10 tēmē, cita jau es nezinu uz cik kilometriem. Tā kā visi arī, ja tev pie mājas sliekšņa tas viss notiek, nu kā tu vari neizstaigāt? Jo ir tās vietas, kur mums ikdienā nesanāk laika aizstaigāt. Un tagad es sāku drusciņi iebraukt tos celiņus, ja. Pašam arī labāk ir. Es izbraucu, man nav pa slapju zāli jāiet. Es vienkārši veco ceļvietu izbraucu, nopļauju zālīti laicīgi, lai man mazāk jāpļauj uz 21. Nu, viss kārtībā. Visiem sanāks labi. Tā kā brauciet un staigājiet. Tiekamies 21. jūnijā Busēs. Ļoti aina viskām pasakainā vidē ar lielu vēstures auru un nezinu, Latvijas un sajūtu. Domājiet, ko ierakstīt viesu grāmatā, kas paliks nākamajām paudzēm. Tas arī svarīgi. Vārdus un uzvārdus. Domas, kādas labas domas vai bildes vai vienalga. Paldies, vīri, par sarunu. Paldies.